Šīs nedēļas sākumā ministru kabinets Rēzeknes augstskolas rektora amatā apstiprināja asociēto profesoru inženierzinātņu doktoru Edmundu Teirumnieku. Iepriekšējā rektora Leonāra Svarinska pilnvaras beidzās pērn 14. jūlijā, lai gan Rēzeknes augstskolas satversme tā paša gada 18. jūnijā vēlēja jaunu rektoru, taču vēlēšanas tika atzītas par spēkā neesošām. Atkārtotas vēlēšanas notika šogad, 20. aprīlī, un tajās par rektoru ievēlēja Teirumnieku, taču bijušais rektors Svarinskis vēlēšanu rezultātus apstrīdēja, lai gan Izglītības un zinātnes ministrija un Izglītības kvalitātes valsts dienests atzina, ka norādītie rektora vēlēšanu procedūras pārkāpumi nav bijuši būtiski, tāpēc rektora vēlēšanas uzskatāmas par tiesiskām. Tajās par Edmundu Teirumnieku nobalsoja 58 no 63 Rēzeknes augstskolas satversmes sapulces locekļiem. Atbilstoši Rēzeknes augstskolas satversmes sapulces nolikumam, Rēzeknes augstskolā rektori ievēl uz 5 gadiem, kā informēja Rēzeknes augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste.